Bet pie dažiem notikumiem, kas man liekas ir nepelnīti aizmirst, jo ik brīdim, es nezinu, vai jūs zinat vai ne, bet ik brīdim notiek ārkārtīgi daudz pasākumu patiesībā. Un daudz no tiem pasākumiem ir nepelnīti aizmirst, jo viņiem netiek pievērsta pietiekami liela uzmanība, un to mēs gribējām mainīt. Tāpēc mēs esam uztaisījuši speciālu rubriku. Visus, protams, pasākumus mēs neapskatīsim, bet nepelnīti neizceltie pasākumi tiks apskatīti tagad. Tāda neliela afiša, kur jūs vēl pēc tam varēsiet arī doties nākamajā nedēļā. Nepelnīti aizmirstā pasaulē, nepelnīti aizmirstā pasaulē. Nepelnīti aizmirstā pasaulē, ja nepelnīti aizmirstie pasākumi ir diezgan daudz. Mēs izvēlējāmies spilgtākos no tiem, kurus patiešām ir daudzi aizmirsuši. Zinām iemeslu dēļ, paši sapratīsiet, kāpēc, bet mēs par viņiem pilnīgi noteikti atgādināsim. Pirmais pasākums, un starp pirmā lieta, kas būtu svarīga, man liekas, ka tiem pasākumiem ir problēmas ar reklāmu un ar pieteikumu, to mēs drusciņi pamainīsim. Tad pirmais pasākums, Nauri. Kāzu štelles, live. Kāzu štelles, starp citu, ļoti jauks Ventspilī notiks pasākums Piejūras Brīvdabas muzejā 22. maijā, tā ka dodaties uz turieni. Aicināti visi interesanti skatītāji, pircēji, vedēji, jaunie pāri uz jautru, atraktīvu un noderīgu pasākumu. Es ļoti ceru, ņemot vērā, ka tur ir tāds gada tirgus iesaistīts, ka tirgos arī otrās pusītes, līdz ar to var doties arī tie, kam riktīgi dzīvē neveicās. Nākamais pasākums. Dievišķās moduļu portālu matricas veselībai, finansālajiem panākumiem un laimei. Jā, neliels ieskats programmā, kas tad tiks risināts. Tātad matricu visuma Enio psihotreniņš būs. Tātad, ja jums ir Enio psihotreniņa kaut kāds trūkums, acīm redzams, tas ir tas, kur jūs varat doties. Cilvēka sistēmu un orgānu autopārvaldīšanu, jo, kā jūs zinat, daudzi orgāni darbojas manuāli, ja jums ir pašam jādarbina nieres un aknas. Bet tur jūs varat iemācīties automātiski to darīt. Un starp citu, runājot par jaunajām māmiņām, tas tiešām jums ir svarīgi, jo jūs to darat automātiski, bet dažas lietas iespējams var manuāli. Ja jūs piestrādājat pie bērna, teiksim, asinsrites, ka jūs šodien strādājat pie bērna asinsrites, ja, un jaunā māmiņa guļ un koncentrējās uz to. Un vēl 16. punkts ļoti labs. Darba metodas ar 9 eņģeļu pakāpēm. Līdz ar to es zinu, ka pārsvarā cilvēki līdz 7. pakāpē labi tiek, bet 8. un 9. eņģeļu pakāpe vienmēr bremzē. Šeit to var atrisināt. Un starp citu, seminārs ir iesācējiem. Ja? Līdz ar to tas nav tāds pro, kur jūs ejiet. Iespējams, pēc tam būs arī certifikāts. Nākamais pasākums. Vīru vakars, ja bībeles stunda vīriem. Live. Jā, 13. maijā mācītāju muižā, ļoti laba vieta, tā ir norādīta adrese, tāpēc iespējams daudz tur neaizbrauc. Mācītāju muiža Latvija, tiekamies kā parasti. Ļoti labs gājiens, man liekas, vīru vakars izklausās uzreiz cerīgi. Principā tas pats vakars tikai bez alus un televizora. Nākamais pasākums, ko mēs ieskam aiziet. Rīta fiziskās praksēs, kazaku tradīcijās, live. Jā, rīta fiziskās prakses kazaku tradīcijās, kur ir ļoti, ļoti augsts tāds uzsauciens. Kam patīk dzīslu treniņi, tas ir priekš jums. Tā kā dzīslu trenētāji, tie, kas savas dzīslas ir atstājuši mierā uz pārāk ilgu laiku, viņas iespējams paraustīt kopā ar kazakiem. 11. maijā notiek šis pasākums un nākamais pasākums. Kas tās mažo? Samamodināšanas svētka gada tirgus, live. Koknesē 14. maijā sama modināšanas svētki. Es saprotu, ka ar samu ir sarunāts, ka viņi varēs modināt, un katrs gada tirgus dalībnieks varēs pats viņu ieejāt, lai viņš aizniek un atkal pamodināt, un atkal ieejāt un aizmodināt. Līdz ar to pasākums izstās diezgan jautrs. Nākamais un arī noslēdzošais pasākums mūsu nepelnīt aizmirsto pasākumu apskatā. Ērču un karūšu ķeršana čempionāti, live. Jā, Ērgļos notiks ērču un karūsu ķeršanas čempionāts. Es nezinu, kā mēs to bijām palaiduši garām, bet tas izklausās pēc viena kolosāla pasākuma. Var ķert, es nezinu, vai jānoķer ērce un tad ar ērcēm ķer karūsu. Es nezinu, kā tas darbojās, bet izklausās ļoti labi. Un es nezinu, vai daudzi atcerās, bet pozitīvs sākās tieši tā, kā Salasgrīvas ērču ķeršanas pasākums. Jā, un paskaties, par ko tas izvērtās. Tas arī būs viss nepelnīt aizmirsto pasākumu apskatā. Nepelnīti aizmirstā pasaulē, nepelnīti